Mums dzīvot priecīgi, palīdz mums būt dzīviem cilvēkiem un palīdz mums dzīvot tava evaņģēlija cienīgu dzīvi un rīkoties atbilstoši savai ticībai. To mēs lūdzam Kristus, mūsu Kunga un Pestītāja vārdā. Āmen. Un ar šiem svētības vārdiem no apostoļa Pāvila vēstules Efeziešiem 3. nodaļā. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Jā, nāciet. Patiešām ir liels prieks būt šeit, Hamiltonā, Hamiltonas draudzē, Hamiltonas latviešu dievnamā, jo no šīs vietas, no šīs draudzes ir nākusi tā vislielākā un vissirsnīgākā svētība, kuru mēs kā teoloģijas fakultāte esam pēdējos gados piedzīvojuši. Un jūs jau droši vien zināt par Žani Lapuķi, par Latvijas universitātes mecenātu, par viņa testamentāro novēlējumu 500 000 Kanādas dolāru apjomā, kas ir vairāk kā 300 000 latu. Un šī stipendija patiešām ir milzu lietas darījusi Latvijā. Teoloģiskās izglītības jomā, arī mūsu baznīcā un arī visā mūsu Latvijas sabiedrībā. Pateicoties šai stipendijai, piemēram, pagājušo gadu, neļauj man sameloties, mēs kaut kādas 7 vai 8 stipendijas pagājušo gadu piešķīrām, un uz to stipendiju pieteicās tādi cilvēki, kuri vēlas kaut ko darīt mūsu baznīcā, kuri vēlas kaut ko mainīt mūsu baznīcā un līdz ar to arī visā mūsu latviešu sabiedrībā. Un tie ir jauni cilvēki, kuriem ir redzējums un kur arī saprot, kā to izdarīt, bet viņiem līdz šim ir trūcis līdzekļu. Rocība nav bijusi tik liela, viņiem ir bijis jāstrādā, jāgādā maize, un tāpēc tās studijas nav sanākušas. Un ko līdz šī stipendija parādījās, ir milzīgi daudz motivētu cilvēku, un mums jau arī tāda konkursa kārtībā tie cilvēki tiek atlasīti, ja tie pieteikumi ir daudz vairāk. Un mēs jau tagad arī, ka mēs atbrauksim tagad mājās, tā pirmā lieta tūlīt būs ne tikai lekcijas, mums būs jāsāk lasīt pēc garā pārceļojuma tajā pašā vai nākamā dienā, tajā pašā nedēļā mums būs arī Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas komisijas sēde, kur būs tagad studenti iesnieguši savus pieteikumus, un tad viņi nāks uz noklausīšanos. Un tad mēs varam patiešām šajā stipendijā mēs varam atlasīt tos labākos, patiešām tos harizmātiskākos cilvēkus un tos, kuri zina un saprot, kas būtu jādara, un kuri redz, es pēc 2, 3, 4, 5 gadiem varētu darīt to, un mēs redzam patiešām ļoti labas augļus. Es jau kapsētā, ka mēs bijām sanākuši tur kopā, es jau tur cilvēkiem teicu, kā tas ir, ka neviens no mūsu Lapuķa stipendiātiem nav neredzams cilvēks. Tie visi cilvēki ir tādi, kas sabiedrībā ir ļoti labi pamanāmi, kas arī ir pamanāmi draudzēs, kas ir pamanāmi baznīcā, un galvenais tie cilvēki, kas neklusē par lietām, kuri raksta un runā. Un katrs dara kaut ko savā jomā, viens tur iet uz mācītāja darbu, cits iet uz skolotāja darbu. Mums ir ļoti svarīgi attīstīt arī šo, kas Latvijā pilnīgi nefunkcionē, šo kapelānu lietu. Vai arī šo kristīgās palīdzības lietu sabiedrībā, kurā ir tik daudz vardarbības, ja, tik daudz absolūti nerisinātu lietu. Piemēram, mēs šorīt runājam arī tur savā starpā, ka ir šīs lietas, piemēram, kas skar, skolnieku savstarpējās attiecības, piemēram, skolnieki viens otram dara pāri. Mums jau tās lietas vispār Latvijā netiek risināts, viņas tiek atliek tā pašplūsmā, gan jau kaut kā nokārtosies, ja, un tā beigās sanāk tā, ka tas cilvēciņš, kurš ir cietis no kāda, pats jau vainīgs, ko tu tur gāji, ko tu biji tāds, ja, ko tu nevarēji pretī stāties, un apmēram tā. Un mūsu tie studenti ir tādi, kuri iet visaugstāko izglītības ceļu, un kur zinās, ko darīt. Un tāpēc man ir īpaši liels prieks, es biju dzirdējis tikai visādas stāstus par Žaņu Lapuķi, par Hamiltonas draudzi,
Bet tagad es jūs visus redzu, es esmu šeit, un tas ir gluži neticami, ja tā paskatās kartē pirms kaut kādiem 100 gadiem, vai kā, es nezinu, vai tas būtu vispār iespējams, ja šāds brauciens no Ņujorkas uz Vašingtonu, Aleksandriju, Bostonu, Pokono, šeit atkal uz Toronto pāri, un atkal mēs uz Ameriku brauksim uz Cleveland, Kalamazoo, Milvaukiem, Čikāgu, un visām tām vietām, un ir viena lieta vēl, kas man pārsteidz, ne tie garie gabali, kur mums visur saka, Juris jau tikai smaid. Viņš jau zina, kas tas ir, bet visur saka, vai tas jau tepat ap stūri. Un mēs iekāpam mašīnā un braucam 1, 2, 3, 4 stundas un tā tālāk. Un es skatos, cik tuvu ir tas ap stūri tepat, jā, šajā okeāna pusē. Bet ir viena lieta, kas man patiešām sajūsmina un nedaudz arī šokē, ka kur vien mēs neiet, kur vien mēs nebraukt, visur ir priekšā latvieši. Un vienīgi latvieši, un latvieši ir dzīvi, un latvieši smaid, un latvieši taisa joks, un tas ir kaut kas, un mums, kur mēs bijām tajās draudzēs, arī bērni nāk kopā, un Latvijā jau arī ar tiem bērnu dievkalpojumiem, ja man kaut kādi 15 bērniņi sanāk kopā, tad es saku, vai dienies, es esmu laimīgs cilvēks, 15 bērni atnāca, mums abās vietās tur ap 60 cilvēki, ap 60 bērni atnāca, ja, un tas ir prieks arī, ka latviešiem bērni dzīves. Es parasti laulības prediķos, kā mācītājs saka savu Jelgavas pusē, jaunie atnāk un grib dzirdēt kaut ko ļoti dzejisku pa mīlestību, un es viņiem saku, gādājiet bērns, un tas ir prieks, ka šeit latviešiem ir bērni, ja tas nozīmē, ka latvieši mēs nepazudīsim, un par to patiešām liels prieks, un es arī izmantojot izdevību gribētu pateikt paldies Hamiltonas draudzei par Žani Lapuķi, par Žaņa Lapuķa testamentāro novēlējumu, un it sevišķi par jūsu labajām domām un jūsu aizlūgumiem. Jo tas kā šī lieta ir gājusi, kā šī lieta ir attīstījusies, tas tā nenotiek vienmēr. Un jūs jau zināt, arī Latvijā ne visa nauda, kas aiziet uz Latviju, dara savu svētīgo darbu. Un ne visas lietas nes labas augļus, bet šī lieta ir patiešām labas augļus nesus. Un tāpēc no visas sirds, no visas teoloģijas fakultātes saimnes, un faktiski es varu teikt arī savas baznīcas vārdā, liels paldies jums, Hamiltonas draudzei. Arī jums, kas esat tagad par aizlūgumiem, par līdzi jušanu un tā. Un jums arī mīļi sveicieni, ne tikai paldies, bet arī mīļi sveicieni no visas teoloģijas fakultātes saimnes. Mēs šeit esam ieradušies teoloģijas fakultātes uzdevumā un Latvijas Universitātes fonda uzdevumā. Un mīļi sveicieni ne tikai no pasniedzējiem, arī no studentiem. Un es jau nevarēju noslēpt arī no savām 2 draudzēm, kuras pazudīšu pēkšņi uz 2 nedēļām, ka 2 svētdienas es nebūšu un arī pa nedēļu nebūšu nekur. Un es nevarēju neteikt, un es pateicu, uz kurien es braucu un uz kurām draudzēm. Man ļoti sīk izjautājas, kurām draudzēm. Un man ir uzdevums mīļi pasveicināt jūs no Jelgavas Svētās vienības draudzes un no Salgalas draudzes. Un man lika jums pateikt, ka par jums lūgs Dievu. Patiešām par jums lūgs Dievu un lai mūsu satikšanās izdotos, lai tas kaut kā šeit kopā mēs esam, lai tam būtu labi augļi. Mēs vēl nezinām, kādiem augļiem labiem ir jābūt, bet lai tam būtu labi augļi, lai tas būtu Dievs svētīts un skatīsimies ar interesi, kas notiks tālāk. Ja? Tā kā mīļi sveicieni jums. Mums ir visforšākā fakultāte visā Latvijas universitātē. Un mums ir visforšākās attiecības arī starp studentiem, pasniedzējiem, arī savā starpā. Mēs viens otru pazīstam pēc vārdiem. Mēs uzrunājam tikai uz tu viens otru. Ja? Un mēs zinām, nav neviens nezināms cilvēks. Ja? Mēs visi esam viena komanda tur. Ja? Arī, kad studenti ienāk, viņi ir mūsējie. Mēs sakam vienmēr, tā ir mūsu mafija. Mūsu cilvēki ir visur, ne tikai Latvijā, visos līmeņos, mūsu mafija ir visā pasaulē. Ja? Un tā. Mēs esam tādi savie, tā ir viena lieta, mēs esam visdraudzīgākā fakultāte, viennozīmīgi. Es klausos, kā citās fakultātēs iet un līdz pat tiesas procesiem tā, kā šodien jūs zināt, kā tas ir pierasts. Ja? Kā kaut kas nav, cilvēki nostājās pozās un ir tiesa un viss kaut kas, un mums tā kā tik feinas tās attiecības ir sirsnīgas. Un ir jau vairākas lietas, un mēs esam patiešām viskvalitatīvākā universitātes fakultāte, kas skar šo pedagoģisko darbu, kas skar arī zinātnisko darbu. Latvijas novērtējumi. Jūs droši vien esat dzirdējuši par augstākās izglītības reformu, kur startautiski eksperti ir izvērtējuši mūsu studiju programmas,
un viņas ir atzītas par vienām no pa visaugstāko kategoriju dabūja mūsu programmas, arī startautiskā līmenī. Un Latvijas kontekstā mūsu teoloģijas fakultātes programmas tika novērtētas kā vienas no visaugstākā līmeņa iegūšām visā Latvijā. Visa Latvijas, cik tur 50-60 augstskolu starpā, ja, un vairāk tūkstošu studiju programmu vidū mūsu programmas bija galas galā. Ja, un par to mēs esam priecīgi un pateicīgi arī. Un tas jau nav tikai mūsu nopelns, tas ir arī visu mūsu draugu nopelns, mūsu labvēļi, mūsu atbalstītāji nopelns. Un tāpēc arī mēs nākam pie jums ar tādu īpašu paldies arī pie jūsu draudiem. Ja jums ir tāda iespēja, un jūs zināt, ka ir tāda iespēja, ka jūs varat atbalstīt dažādā veidā teoloģijas fakultātes darbību. Gan tiešu ziedojumu veidā teoloģijas fakultātei, gan arī varbūt kā Žanis Lapuķis, testamentāru novēlējumu veidā, jo tā ir lieta, piemēram, vienmēr ir tas jautājums, vai tas nesīs tos augļus, vai tam būs kaut kāda jēga, ja? vai tas neaizies kaut kur zudumā un tā tālāk. Mēs redzam, ka viens testamentārs novēlējums viņam ir labi augļi jau šodien, šeit un tagad. Tas jau notiek, un, piemēram, ik viens atbalsts teoloģijas fakultātei, tas ne tikai ar pateicību tiks novērtēts. Tā būs ne tikai tāda laba zīme arī Latvijā, ja, ko atbalsta baznīca un draudzes ārpus Latvijas. Ja. Kādas lietas mēs atbalstam, ko mēs redzam, kas ir svarīgs, bet tā būs arī lieta, kas strādās jau šodien mūsu sabiedrībā. Tieši darot nāk tā Dieva svētība. Tieši darot ir tā Dieva gara palīdzība. Ja Dievs nedod savu spēku iepriekš, Dievs dod savu spēku, tad mēs kaut ko darām. Tad mēs jūtam, kā ceļi pašķirās, ja? Kā tās dvēseles no Ellas briesmām tiek izglābtas ārā, nestas saulītē, un brīnum lietas notiek. Mēs to draudzēs, es parasti studentiem ļoti daudz no draudzēm stāstu, ja? Kad nav nekā lielāka, nav nekā skaistāka, ko teologs var redzēt ar savām acīm, kad cilvēku dzīves mainās. Un kad cilvēki ir bijuši ar vienu kāju kapā un ellē, un viņi tiek ārā. Un viņi tiek ārā nevis vieni paši, bet viņi tiek ārā ar saviem radiem, saviem draugiem, savām ģimenēm un ar to sabiedrību, kas viņiem ir riņķī. Nav nekā lielāka un nav nekā skaistāka. Kādreiz es tā ka es redzu tos stāstus, es domāju, kā lai to pastāst citiem cilvēkiem, šī liecība, kā evaņģēlijs notiek. Un tas ir tas, ko mēs gribam darīt mūsu sabiedrībā. Patiešām es prieks jums paziņot, ka šī no Hamiltonas draudzes nākusī stipendija ir patiesi arī tāda gandrīz vai par tādu firmas zīmi kļuvusi Latvijas Universitātes fondam. Viena no pirmajām lietām, viens no lielajiem veiksmes stāstiem, ko fonds vienmēr stāsta sabiedrībā, televīzijā, Žanis Lapuķis. No Hamiltonas draudzes, arī jūsu vārds ļoti bieži izskan Latvijas medijos. Kas tad ir tagad noticis pēdējā laikā Latvijā ar, teiksim, mācīt skolās, pamatskolās par ētiku un par reliģiju, vai kāds domā, vai ne, ka tas tik noraidīts, valdīgi noraidīja, vai ne, reliģiju mācīt un ētiku. Kāda stāvoklī pašlaik tas ir? Varbūt Jūras varēs man papildināt, un man ir ļoti žēl, ka nav man kolēģi Laima Geikina profesori šeit, ja, kur tieši nodarbojas šiem jautājumiem. Pavisam īsi atbildot, šajā jomā Latvijā valda neiedomājams haoss. Patiešām neiedomājams haoss, ja visām šiem arī ētikas mācīšana, un kas tur tiek mācīts, kādi cilvēki to māca, un mēs jau to redzam pēc mūsu studentiem, kāds viņiem ir tas priekšstats par kristīgo ticību, par reliģiju vispār, par sabiedrību kopumā, un gadās atsevišķi cilvēki, kas ir kaut kā patrāpījušies uz labiem skolotājiem. Bet kopumā ņemot stāvoklis ir ļoti bēdīgs. Mēs patiesi teoloģijas fakultātē pirmo gadu mēs esam spiesti darīt to, ko parasti dara baznīcā iesvētas mācībās, svētdienas skolā un tā tālāk. Piemēram, es jauno derību nevaru universitātes līmenī pasniegt. Tas ir tāpat, kā es kādreiz man ir arī izglītība un arī tāda interese arī par matemātiku un fiziku un ķīmiju. Kādreiz es arī piestrādāju par tādu privātu skolotājiem palīgu bērniem. Un es saku, nav vērts sev iet kaut kādu 12. klases vielu uz priekšu, ja tu nesaproti 6. klases vielu. Sāksim ar tiem 6. klases uzdevumiem. Un tieši tāpat arī jaunajā derībā man nav nekāda jēga
runāt par kaut kādiem universitātes līmeņa lietām, ja viņi nezina elementārs tās teoloģijas pamatus, ja, ko Jēzus māca par Dievu valstību, Jēzus līdzības, ja, vēsturiskais Jēzus, ka tāds Jēzus, daudziem ir piemēram brīnums, ka tāds Jēzus ir dzīvojis, ka tā nav kaut kāda kristīgas mīts vai leģenda. Ja.